Ķepu uz sirds ir raidījums par suņiem, kaķiem, saskiem, zirgiem un citiem dzīvniekiem, kuriem ir savas mājas, un tiem, kuri tās vēl meklē. Atrast jaunas mājas mums palīdz arī dzīvnieku draugi. Šodien tas ir jaunā Rīgas teātra aktieris Andris Keišs, kurš kopā ar Ķepu uz sirds viesojas Ogres novada dzīvnieku patversmē. Andris ir kaķu cilvēks. Viņam pašam ir runcis vārdā Bantiņš. Tāpēc Ogres patversmē Andris izvēlējās kļūt par aizbildni Mincim, kurš pēc jaunā gada atrasts pie Ogres lielveikala Maksima. Man ir principā vienīgie dzīvnieki, ar kuriem es draudzējos, ir kaķi. Ko tu saki? Jā. Andra simpātijas kaķis iemantoja arī tāpēc, ka viņš gulēja uz avīzes, kurā bija recenzijas par jaunā Rīgas teātra izrādēm Vecstāvs un Zilā kalna Marta. Man kaķīši patīk aiz tam, ka viņi ir tik pastāvīgi, un tu kaķi nekad nevar ar varu paņemt un tagad mīļot un tā tālāk, jo tev viņš ir. Un tad, kad viņš izdomās, tad viņš ir jāmīļo, un man tāda sajūta, ka kaķi arī vieni paši var padzīvot. Ilgāk viņi tādi pašpietiekamāki ir. Šitas jau ir tāds foršs mājas kaķis, izskatās jauns kungs, un viņu varētu nosaukt par ūsiņu, parāda ūsis, ūsiņu parādi ūsās. Un tā, kad viņš paaugsies, tad viņu var saukt vienkārši par ūsi. Tagad jau viņš ir vēl tāds jauns kungs. Bet tas pats galvenais tiešām, lai viņam nav ilgi jānīkst vienam pašam mājās, lai tā māja būtu dzīva, kur viņš ir, varbūt, lai bērni ir. Jo bērnus jau, kad māca ar dzīvniekiem kopā dzīvot, tas jau ir tas skaistākais. Tagad Andris ir ūsiņa aizbildnis un aicina atsaukties kādu īstu kaķu draugu, kas varētu kļūt par šī runča jauno saimnieku. Bet iespējams, ka šādā veidā atsauksies tie cilvēki, kuri pazaudējuši savu kaķi. Kaut gan pagaidām patversmē savu mīluli vēl neviens nav meklējis. Ogres patversmē mīt arī bariņš lielisku un draudzīgu suņu. Ar tiem jūs iepazīstināsim nākamajā Ķepu uz sirds raidījumā.